Moduls Rīga piedāvā. Es gan nedomāju, ka filma ir par sižetu. Es nedomāju, ka stāsts ir par sižetu. Tur jau tas pats pasaka to priekšā. Sižets ir sižets. Arī sižetam katrā ziņā pilnīgi noteikti ir vairāki līmeņi. Nu, ja mēs skatāmies uz kaut kādu primitīvo līmeni, kas pievērš uzmanību, kas piesaista uzmanību, jā, skolotāja, kaut kas starp skolotāju un skolnieku, jā, tad tas pilnīgi noteikti, pat manā skatījumā nav pat tas plots, ja tas plots vairāk ir par to, ka, ja runa par sižetu tieši, skolotājs attiecības ar klasi, viņas rakstura pretruna, ka viņa cenšas būt it kā laba pret visiem, vienlaikus arī pret sevi. Viņa laižas tā kā no šajā dzīves traumā, pieņemot it kā tādus viņas prāt saprātīgus īsos lēmumus, un tajā garajā distancē tas aizved viņu kaut kādā pilnīgi neparedzētā virzienā. Nē, man liekas, ka tā noteikti didaktisms pilnīgi izslēgts. Drīzāk varbūt, ja to var uzskatīt par morāli, ir mēģināt parādīt skat, kā notiek, vai kā lietas var notikt, vai kaut kā tā. Vai mēģināt kaut ko pateikt par cilvēka dabu, kaut kas tāds. Es nezinu, man liekas, ka režisori savā ziņā kaut kur dalām tajos, kas ir tie, kas ļoti daudz skatās, un kas ir tādi enciklopēdisti, kuriem galvas ir pilnas ar atsaucēm, un tiem varbūt ir mazliet risks filmēšanas laukumā nespēt kaut ko izdarīt, jo vienmēr mūžīgi liksies, nē, šitā nevar, tas ir Tarkovskis, vai nē, šitas ir Injaritu, vai kaut ko citu. Un otri varbūt ir vairāk tādi, kas vienkārši paši ar savu galvu mēģina vai kaut kā paši taustās, laikam pieder vairāk pie tās otras šlakas. Es neesmu kā Rudolfs Minks, kurš ir konkrēti jau, es nezinu, kopš 8 gadu vecuma, ja skaidrs ceļš kino, un tad tiek urpts tajā vienā virzienā. Man tas viss ir bijis daudz haotiskāks tas ceļš caur Vēstfilu faku, caur Stabiņa Rīgas komercskolu un caur žurnālistiku, turklāt caur rakstošo žurnālistiku, tad caur televīzijas žurnālistiku un tā tālāk un tā joprojām. Un tad katreiz tā kā it kā ar to vilšanos par to, ka tas nav tas, kas man būtu dzīvē jādara, un tā tas pakāpeniski aizved līdz dokumentāliem kino un tad līdz spēlfilmai. Ja runa par to, ko gribas, katreiz gribas arī, kā saka, atkārtojos to svaigu ideju arī par to, ko gribas. Šajā darbā gribējās radīt skatītājam tādu realitātes sajūtu, ka viņš skatās uz tādām dzīves strēmelēm. Tās dzīves strēmeles ir saliktas vienā virknējumā, kas viņam var kaut ko pateikt par dzīvi. Ir tāds jēdziens slice of life, kas ir dzīves šķēle, vai ne? Bieži izmantots kino. Šis nav gluži tas gadījums, šis būtu slices of life, kaut kas tāds apmēram. Kaut kas tāds ir, režisoris, ko gribējies ir izdarīt. Ļoti bieži mums bija tas, ka mēs apzināti radījām tādu haosu tajā filmēšanas laukumā ar domu, ka nekad īsti nav zināms, vai sarkanā spuldzīte deg vai nedeg, jo nav sarkanās spuldzītes un nav īsti skaidru noteikumu, kurā brīdī ir kamera aiziet, kamera nē. Ir vienkārši tas lokācija, filmēšanas laiks, kurā mēs darbojamies pēc nosacījumiem, ka jebkurā mirklī kaut kas var tikt filmēts. Un ļoti bieži ir uzfilmēts lietas, kuras var salīdzināt ar slēptās kameras tehniku. Pirmā montāžas versija 3 stundas, un tagad ir 1:48. Tā kā rēķina, ka ir spēlfilma, kas ir ļoti dārgs prieks, papīra kurvī ir nonākusi stunda ar kapēkām. Protams, tas pirmais palaks, viņš bija tāds bez paškritikas, viņš bija būtībā vienkārši izlikts, kā saka, uz tāda liela palaga, kas mums vispār ir. Bet ļoti daudz, kas ir nonācis papīra kurvī. Bet tāda arī bija tā metode. Tā metode jau automātiski pateica to, ka ļoti daudz, kas no mūsu pūliņiem būs darīts veltīgi, un pat ļoti daudz filmēšanas dienas notikumu, speciāli radīti notikumi vienkārši tiks deletēti pēc tam. Es domāju, ka arī to nevajag aktierim zināt tajā spēlēšanas brīdī, jo ja viņš jau būs ar to intelektuālo domu, ja iekšā katrā spēles brīdī un katrā dialoga rindā nedod Dievs, visur būs klāt šī sajūta, kas tas kopumā būs,
Tātad atkal es galīgi neticu, ka kaut kas tur varētu sanākt. Man liekas, ka aktieriem jābūt diezgan izteikti tajā šeit un tagad situācijā, pat ar diezgan brīžiem triviāliem uzdevumiem, lai šī skrūvīte tam kopējiem mehānismam palīdzētu. Tā ir tā debijas filmas fenomens, ka tu vari atļauties uzrunāt cilvēkus, izmantot cilvēkus sava mērķa labad ar to karogu, ka tā ir debijas filma man, debijas filma operatoram Grebņevam, debijas filma māksliniecei Ilzai Kauliņai. Visiem savā ziņā tāda pirmā lielā filma. Nākamo filmu tādā veidā ar tādām metodēm netaisītu. Viņš ir galīgi savādāks nekā tas, kā bija domāts. Bet vienlaikus tas ir tas pats un vienlaikus nav tas pats. Tieši vienā un tajā pašā laikā tas ir un nav tas pats, kas tika gaidīts. Lielajās pozīcijās tas ir tas, par ko ir stāsts un kas stāstā notiek un mākslas filma ar dokumentālu sajūtu. Kaut kādās globālās pozīcijās tas ir tas pats. Ja paskatāmies uz detaļām, tad paldies Dievam, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Man nav tā, ka būtu kāds režisors, kur man gribētos, ka es tieši tādas filmas gribētu taisīt. Man ir kaut kādi paraugi, kā metodas paraugi, kuras redzu, ka tā metode ir super forša un super jaudīga un iedvesmojošā, kā piemēram droši vien tas pats Iñárritu, meksikāņu režisors, man ļoti patīk tas viņa darba stils, bet, es nezinu, vai tas ir tāds paraugs. Viņš sadarbojās ar scenāristu Ariagu, un viņam tapa tāds, manuprāt, ļoti foršs tāds uzbrauciens pa karjeras kāpnēm caur Amores Perros, caur 21 gramu, caur Bābeli un tā tālāk. Tā pašā laikā tas tāds mūžīga strīdēšanās, kā rezultātā tā viņa divsavienība izjuka, ja, un tad tas Iñárritu tagad mēģina kaut ko taisīt pats, un tur, man liekas, ka kaut tie rezultāti vairs nav tik spoži. Lars van Trīrs noteikti ir kaut kādā ziņā paraugs ar to, ka lielākajā daļā gadījumu, ja neņem vērā tās viņa triloģijas, ir absolūti svaiga pieeja katram darbam. Ka, teiksim, pēkšņi šī filma, kas saucas The Five Obstructions, viņa ir divu režisoru savstarpēja provokācija, pseidodokumentālas formas veidā un tā tālāk. Tur Dogvilla ir teātris, abstrakts teātris ielikts ekrānā, vai The Element of Crime bija vispār tāda ļoti stilistiski, ļoti tāda vizuāli perfekti noslīpēta kā art, tāda sekvence. Man ļoti patīk tas, ka ir nojaukt visus savus, kā saka, panākumus vai kaut kādu uztaustīto metodi, ja, un neeksploatēt viņu nākamajā filmā. Arī tam pašam Trīram, manuprāt, vienmēr līdz ko tu to metodi sāc tiražēt, vienmēr ir vājāks rezultāts nekā tajā pirmajā gadījumā. Tāpat kā Manderlei ir švakāks darbs par Dogvillu un tā tālāk. Tie piemēri droši vien ir daudzi. Kad piemērs paskatīties, kā tas cilvēks no kaut kā uzbrauc līdz kaut kam, vai ne? Kaut kāda Valērija Gaja Germaņika, piemēram, patīk pavērot to, kā viņa ir veidojis tāds galīgi studentiskas, bet diezgan drosmīgas doķenes savulaik, ja? Par savām vienaudzēm skolniecēm meitenēm, kā viņas tur tajā pārējais vecumā eksperimentē ar dzīvi. Bet, mākslinieciski nekā jau tur nav, vienkārši tur dzīves garšu kaut kādu sagaršu. Un pēc tam tu redzi, kā viņi to izmanto, kā viņi to visu iet cauri tālāk jau profesionāli tam kino, un kā viņi uztais filmu Всё умрут, а я останусь, vai ne, kur viņi var redzēt, ir to forši pielietojas dzīvē, mākslā. Nē, man nav tāda elka viena kaut kāda tā, ka viņa klātbūt, nē. Mēs runājam klusāk. Koncepts bija, ka filma ir absolūti mērķiecīgi veidot bez mūzikas, un ka filmā eksistē vienīgi tā saucamā dieģētiskā mūzika, kas tātad ir pamatot ar filmā notiekošo. Ja tur ir rāģiņš, tad no rāģiņa plūst skaņa. Un tad filmā jau nav ļoti daudz mūzikas patiesībā. Filmā būtībā izskan viens absolūti
minimalistiska tēma, ja runā par klātpielikto mūziku, kas atkārtojas 3 reizes, 3 konkrēti pamatotos punktos, kas ir tādi pagrieziena punkti. Un filmā ir ļoti daudz mūzikas, kas ir, kā saka, skatītājiem savā ziņā, var teikt, tā kā iesmērēta, ja? Nu, kas ir, jā, manis visbiežāk taisīti darbiņi pie Ingus Baušķinieka, kas ir, nu, kas it kā ir šī dieģētiskā mūzika, kas it kā plūst no kaut kurienes, ja, bet tas ir kaut kas autonomi radīts. Tur ir kaut kāda bumsī mūzika ballītēs, piemēram, ja. Tur ir kaut kādi... Pilnīgi... Kā? Gačo, jā. Nu, mums ir vairāki mākslinieki, kas mums tiešām uzdāvināja tos darbus. Tu nevari noimitēt visām dzīves situācijām, visiem žanriem. Ne mana muzikālā domāšana ir tik daudzveidīga, ne kolēģim Baušķiniekam, tā kā, jā, mums vairāk mākslinieki uzdāvināja savus darbus kā Gačo, kā Prāta vētra. Lauris Rēniks gan paprasīja naudu. Jā, Lauris Rēniks vienīgais paprasīja naudu. Tā ir, jā. Vispār man ir pēc tiem Monreāls seansiem, ko mēs pirmo reizi būtībā paši ieraudzījām līdz galam to darbu uz lielā ekrāna, lielo skaņu un piepildītā zālē. Nu, tur būtībā es sapratu to, ka tas ir, var patikt, var nepatikt, bet principā tas piemērotākais formāts tomēr ir tikai lielais ekrāns šai filmai. Jo viņi skatoties kaut kādā kompītī vai teļu, kā neizbēgam ir tās detaļiņas maziņās, kas ir kā mums pašiem ir bijuši tik ļoti vērtīgas un kas tas mūsu materiāls, no kāds viss ir taisīts, viņas paslīd garām, viņas netiek uztvērtas pietiekami asi un tā kaut kā. Un tad, kad tas ir uz lielā ekrāna, ja pārāk skaļi neēd popkornu, tad tajos seansos varēja izjust pavisam citā kaut kādā līmenī to. Man ļoti svarīgi nojaukt tās robežas starp Latviju un ne-Latviju. Tā ir vairāk tehniska lieta par titriem. Titri mums ir vairākās valodās, pateicoties vairākiem burvīgiem tulkotājiem. Radīti mums ir angļu teksts Pētera Cedriņa veidots, ļoti rūpīgi veidots angļu teksts. Un tad mums ir Gita Grīnberga pārnesus uz franču valodu. Arī viņi ir palīdzējuši franču literāti draugi, kas ir tajā pusē, native speakeri tā saucamie. Un Haņins mums pārtulkojas krievu valodu. Tā kā tie visi arī tādi literāri rūpīgi darbi, un ko es personīgi vērtēju ļoti, ļoti augsti, jo tas subtitru darbs, man liekas, ir galīgi nenovērtēts ļoti daudzās filmās. Vispār kaut kā ļoti pamainās, pabraukājot pa pasauli, tas skats pašam arī uz to savu darbu un arī uz tiem tulkojumiem un kā vispār to visu prezentēt citiem. Mums tur bija visādi, mums tur bija kaut kādas rindiņas pat, kur Cedriņš domāja, ka visā pasaulē zina ja, krievu vārdu, kas arī tā kaut kur tika pārnests uz subtitriem. Un tad indietis saka, kaut ko viņš to aiziet latvienu or what? Un tad mēs sapratam to, ka Indijā neviens neko nezina par krievu valodu un tā tālāk. Bet jā, nu, protams, mēs centāmies veidot ne jau tā, lai iesmērētu visas pasaules skatītājiem šo darbu, ja, kā lai mēģinātu izmisīgi pārdot, bet vienkārši ar tādu attieksmi, ka tas nav veidots lokāli, tā kā, nu, tikai latvietim, jo es nedomāju, ka lietuvietis ir kaut ko sliktāks par latvieti. Kāpēc šie filmā ir sliktas beigas vai labas beigas? Nu, tā kā laimīgs vai nelaimīgs? Nu, gan. Es esmu ieviesis tādu jēdzienu valodā pats savā gan-gans, kas ir ļoti būtisks princips, kā katrā lietā atrast gan. Nu, atvērts fināls. No vienas puses ir kaut kāds The Lesson, bet vai tas The Lesson ir gūts, vai atkal jau paslīdējis garām, ir vēl būtiskāks jautājums par to, vai viņas ir priecīgas vai bēdīgas tās beigas. Nu, vajadzētu, protams, ideālā gadījumā viskaistāk būtu, tad, ja skatītājs kaut vai 10 minūtes pēc tam pareflektētu par tēmu, par ko bija tā filma. Bija par to, un ko es par to domāju.
Es nezinu, man liekas, ka tas pārdomu laiks mūsdienās, pateicoties šai visai dinamikai, visaptverošajai, samazinās, ka režisoriem jāzaudē ilūzijas par to, ka par filmu vai par dzīvi pēc filmas seanses domās ilgi. Man liekas, ka tas pārdomu brīdis strauji sarūk. 5 minūtes, tas jau būtu arī labi, ja padomātu par kaut ko būtisku. Jā, tas jautājums, vai vispār ir iespējams radīt kaut ko jaunu, teiksim, pašā šajā te audiovizuālajā mēdījā, kino. Man ir kaut kāds varbūt drusku cits skatījums, neskatos tik globāli tā, vai šī ir jauna vēsture kino, jauna lapuse kino vēsturē, bet drīzāk to, vai jauns un svaigs ir katrs mirklis, tad, kad mēs pie tā strādājam un vienkārši tajā lokāli uz to skatīties kā kaut ko jaunu un svaigu katru reizi, katru notikumu, katru mirkli, katru dialogu rindu un tam līdzīgi. Tāpat kā tā dzīve, mēs maļamies visu laiku, notiek kā viens un tas pats, katreiz no jauna viens un tas pats, katreiz jaunā izpildījumā, kaut kā tā. Kā teica tas Latvijas radio bija tās džingls, un nav nekā jauna šai pasaulē, bet ja būs, jūs par to uzzināsiet.